Ir 18. gadsimts, suntaži. Šeit viss notiek tieši tāpat kā citās tā laika mužās. Cilvēks strādā, cenšas pelnīt savu iztiku, klaušas ir ikdiena, un šī ikdiena atšķiras vienīgi ar to, ka klaušu darbs un ikdiena paliek ar katru dienu vien briesmīgāk un garāk. Zemnieks Jānis atkal atstrādājis klaušus Hanenfelda dzimtas mužā, pēc garas dienas viņš mājās atnāk mežonīgi pārguris. Viņam ir apnicis tā dzīvot, viņam 2 tik darba mājās jāpaveic. Naktī strādāt nevar, jo gaismas nav. Ja nākošajā dienā nebūtu atkal uz mužu jāiet, varētu jau savā dārzā pastrādāt, bet... Sasodīt! Atkal Latvijai žurkas sagrauzušas pamats. Piru atnāc palīgā. Tās žurkas vajadzēs nosist. Atkal visu grau, bļāvien. Nu nevar viņu. Celsim pamatus jaunus. No metāla atradīsim, bet lai tās žurkas nedomā līst āļ pie jaunās. Par ko lai es dzīvotu? Man ir apnicis tā dzīvot, jo klaušās esmu visu veselību sabeidzis. Un savam laukam laiks arī neatiek, un sieva arī visu nespēja izdarīt. Tieši tā, kas tā par nekrietnību? Mums jau tā liek strādāt vairāk nekā mēs vispār spējam. Pie tam bez attiecības žmoga tāds zēst būtu iedevis. Vot, pilnīgi piekrītu. Tieši tā. Sieva baidās problēmas. Tikko gāju pa savu pilis redzēju zavis, es tieku apuzraudēts. Ko lai dara? Tev vajag kā palīdzēt? Varētu. Jau 2 stundas mokot, bet esmu pārguris. Es nespēju tā pavilkt. Kas tas par lietu? Visu nakti muižu sargāju. Muižniekam redz nakts sargu vajag. Nespēju es vairāk tā pavilkt. Tas kaut ko tev maksā? 1 maizes klaipu nedēļā. Izsmētas, kas tā par lietu? Viņam vairāk žēl dot. Pašam. Kaut. Yes! Beidzot izdevās. 2 stundas mocījos. Kaut kas ir jādara pie šitā. Es tāpat domāju. Āvana zemnieki, laiks ārā šausmīgs, lietaina diena. Iet mājās savus laukus, šodien manā laukā nestrādāsiet. Visi ejiet prom. Man nav laika ar jums te krāmēties mājas lobols. Ko viņš te izteicās? Ko es tagad darīšu savā laukā? Tāds laiks, nu, ko es varu savā laukā izdarīt? Tas ir tas pats, kas te? Tur kaut kas ir jādara. Jā, Kas tā jāiet ir? būs. Lamākie. Zemniešanā. Tā nav. Viņi nāk cīnīties par savām tiesībām, taisās nedalīt laušas. Ak, nesvērt tādu, paldies par ziņu. Iešu runāt ar mužkungu Zigismundu, vaļas būt brīvu. Bet tikai brīnums var gāju paciešas. Pēc savu zemi apstrādātē paliek par apgrūtinājumu. To tikai par sevi viņi domā, un līdzekļiem vispār nav kā pieņēmums. Tā, viņi nav izglītoti, viņi vispār neaptās. Mums vajadzēja kaut ko darīt lietas labā, varbūt jāizglīto viņš ir šī. Jāsūt kaut kādas skolas, gan nav, ko mēs viņiem pamācīšu. Lasīt nevarētu, tāpat jēgas, ka viņiem nekādas nav. Mūžā noslika kāds latvietis, kamēr mēs valsts viņu glāba, tikmēr viņa ģimene aizgāja gulēt. Kāda tur līdzcietība? Līdzcietība, ko es darīšu? Es mūsu labstudiem zemniekiem, viņi tūlītās nāks pie manīm. Ko daram? Vēlēt, viņi jau nāk, ejam Zigismundi, nāk. Mēs gribam runāt ar muižu.
Kos jūs tādi esat? Zemnieki! Ko jūs te meklējat? Muižnieku! Tiesības mēs gribam sev pieprasīt mazāku darbu dienu. Tad pagaidiet, jūs tikai puķītes neizmītat. Es pasaukšu muižnieku. Ko esi dara, ko? Mums vajag brīvāku dienu, mums vajag savas tiesības. Nekāds brīvs dienas. dzīvot. Nekas padzīvots. Mēs neesam vergi. To pat tūlītās nomirsi. Mums ir apnicis tev kalpot, mēs... Kas? Ej un asadā fiks mans klaušs. no tā visa. Nekā nebija fiksei strādā, sodāk tūlītās atsaukšu ordeni. Izdarīs tāpat kā gravas mūžā, kur tagad tā pusi nošlaptēt ir. Bet mēs esam pieteņam jūs Ko? pacietuši. Nekādas tiesības, nu ejiet prom, man nav jāpērš šodien pusdienās cūciņa. Muts ciet! Iešu apdomāties. Sacēlās un ielaišu maniem zemniekiem. Vergi. Pats to iesāki pavardzināt viņus. Tu ko pret maniem tagad sacēlies? Nē, es esmu pret tevi. Es jau pašā sākumā gribēju tev teikt, bet tu neklausīji. Labi, viss, nezīrēšu. Es izdomāju lietu. Slicim stāvot viņiem 8 stundas bez sēdiem uz brīvu. Beidz viņiem iet obligāti uz baznīcu, vismaz kristietību varbūt viņus labos. Bet tāpat esmu zāļas, sognotams, muļas. Neliešu tādu. Es domāju, viņi piekritīs šim visam, tikai galvenais nesit viņš. Nu labi, var jau nesit, nu, ka ne pātaks žēl, tātad zirgu jāpalāk pātaku dabūt. Ko darīsim? Ej, saki viņam šo visu. Labi, es ceru, ka viņi vēl tur būs. Nezinu, vai man tas sanāk diezgan maigi. Tā, mani vergi, esmu apdomājis bišķīt. No? Es jums došu 8 stundas darba dienu. Svētdien būs brīva. Bet nepriecājieties, jums būs jāiet uz baznīcu. Obligāti. Jūs neies baznīcas 3 sitiena pāta pa muguru un nekāda izņēmuma. Mēs piekrītam, mums patīk. Labi, Jā! visi. Paldies! Paldies! Labi, Paldies!